Čau, ir pirmdienas pusdienas laiks, pulkstenis ir kaut kā 2 vai 3, tuvojos Helsinku ostai, mēs tagad ejam iekšā. Šitān jau viss pirms ir piebraucis pie ostas, jau visiem atļauj vietas mašīnām. Un man ir kaut kādi 100 km jāpabrauc uz ziemeļiem, un tur būs jāuzkrāmē harvesters un jāved atpakaļ uz Latviju. Brīvdienas man sanāca tā normāli, kā lai pieklājīgai pasaka. Plāns bija sestdien izkrauties ar moduļu mājām, bet beigās izrādās osta sestdien negribēja kraut, svētdien arī negribēja kraut, līdz ar to visas brīvdienas nācās pavadīt kabīnē Tallinārā, -1 vējš, protams, kur tā aizies pastaigāties vēsā laikā. Tā kā, jā, kaut kā tā man beigās sanāca tam brīvdienām. Bet, neko, gaņam. Tā kā varās, reku jau vaļā, te jau tūlīt laidīs mūs lejā. Reku jau priekšā gaisma jau galā sāk iespīdēt. Laikam tāpat kā Šņabis saucās, Finlandija mūs atveda. Nobrauca nost un tagad jāmēģina tik laukā no ostas. Skaists laičiņš šodien. Tāda man ir atpakaļ krāviņa. Harvesters ar 2 ķēdēm, ko liek apakaļ ritiņiem riņķī. Esmu saštrapējies, saķēdējies un jāskrien uz ostu. Jāzvan dispečerē, ka esi gatavs un jāstāsta, kas ir tuvākā biļete, lai var uz kuģi pastēt. Te jau snieģels ir diezgan vēl. Jābrauc prātīgi. Davai, ripojam. Tas šļauks ir pa īsi, lai piebrauktu otrā pusē un pārliktu. Man blūvajag, tas man arī galīgi tukšs, bet labi, kā šits tūlīt sapildīsies. Un tā jau varēs izpildīties. Atbrauc uz Kārsavu, tāpēc Urbīšu. Te man vēl 2,6 km līdz Aplim. Sveini pa pretējo. Šitie visi laikam sanāk uz Krieviju. Rinda vienkārši. Galu neredz. No vienā pusē robežas sardz, kur man pakāpiens nogāja līdzi viņas pogulu, otrā pusē fūrs uz Krieviju stāv rindā. Forši. Izlīdām. Esam veiksmīgi mērojuši 250 km, jāņem ķēdes nost. Jātais trapi, jādzen nost un jāmočīt tālāk. Kaut kā tā. Ko tuvojamies Rīgas apceļam, esam vēl tīnožos. Reku laipinieci es esmu nolicis, pārāķējis bedri rītdienai un bišķi šodien vēl atlikušās minūtītes pamočīs. Tā kā, lai ātrāk piekdien es ar saviem zemes darbiem nodoties. Labrīt. Esmu
esmu pamodies. Tūlīt pa lielam arī sāksim valsti, kurbulēsim gaisa un mīzosim uz Vircavu pēc diskiem. Kaut kā tā, vakar izspiedu maksimālās minūtes, lai par Rīgu nebūtu jāčakājās. Vismaz kaut ko sataupīju ar cerību, ka šodien varēs tā labāk uzskriet, lai vairāk tos darbus izdarītu. Tā jau redzēt, kā ies. Tā. Nu, davai. Jāsaka, mizot. Rīta diski aizvesti, tagad jābrauc pie stokeru džekiem, savākt kaut kādu laikam, es pat nezinu, vai sējmašīnu, vai miglotāju, vai, nu, kaut ko. Bez jautrības jau nekā, reku arī ripucis, un mums ir jānomaina tas tur, kaut kā tā, forši. Nu, milzīgs pančbobu esmu uzkrāmējis. Iekšā tukšums. Brauks uz to Rīgu, nav ko kavēties. Labrīt manā sestdienā. Šodien ir pasakaina diena, un šodien es varēšu izbraukt ar Mustangu. Jūs jau noteikti domājat kaut ko citu, bet šis ir manā stilā. Laižam. A few moments later. Es iepriekš priecājos par Mustangu, bļaļ. Tas inženieris, kas izdomājis kausam pedāļus, uzlikt uz grīdas. Bļaļ, tā gribās pašu mobili viņu iedot. Tadā! Izdod.
Esam piesēdējuši pusotru stundiņu un dragājam iekšā Rīgā. Mūs gaida jau Rīgas satiksme un policija, tā kā būs jautrība šitam tiltam knapes izēja cauri. Alkam moduļmālē. Kādi 23. Reku Koļi teica, ka daudz vieta no moduļu mājas jumta līdz tiltam bija 20-30 centimetri. Tas mums skaitās tā figā. Maucam. Kaut kādi 20, 15. Esam apstājušies pirms Vanču tilta. Gaidām Rīgas satiksmi. Rīgas satiksmi vēl nav atbraukusi, bet drīz gan jau viņiem jābūt, kā pēc 10 minūtēm bija runāts. Ko? Tūlīt laidīs. Te jau viss ir salīdzinoši vienkārši. Te jau sēda Rīgas satiksmes smagīti mastē un brauc. Tik vien dažu minūšu brauciens. Pārējo visu paši pieveicām, paši spēkiem. Tad bišķi Rīgā dabūja piepalīdzēt policistu un Rīgas satiksmi. Tā kā pēdējie metri. Labrīt, labrīt. Ir otrdienas rīts, ir 7 no rīta, vakar 2 naktī mēs apstājāmies. Tas ir precīzāk sakot, šovakar 2 naktī mēs apstājāmies. Bet kas jau neapstājās? Jāsāk gatavoties, krāns tūlīt būs, lai var nocelt nost un jāņem strops nost. Davai. Ko? Ir jau bez mazai vakars. Zilo New Holland traktorītes es atvedis, to nokrāmēju. Šito te mēs uzkrāmējām vietā. Un jāgaida Koļa. Koļa jau lidoja, Šūmahers. Labi, nē, brauc viss normāli. Pēc pusotras stundiņas vajadzētu būt klāt. Un tā jau mēs varēsim sākt ceļu uz Jelgavu. Kaut kā tā. Hei, 7:30 vakarā, un esam jau Varakļāniem, Viļāniem, Rēzeknē jau garām, un traucamies uz Jelgavu, kaut kā tā. Šodien brauksim līdz galam, lai rītā var kamēr izkrauties, sakrauties, tā kā močajam tikai Koļu kā parasti pa priekšu. Maucam. Vļa doma, pajūls. Viņš jau pēc tam tikai padomāja, ko viņš izdarīja. Jā, riņķīt esam izmaukuši līdz Rēzeknei. Koļa mūs atpilotēja. Koļa ledīs mājās, viņam vēl 40 minūtes līdz mājām. Un es pa lielam varu klāt gult un iet gulēt. Vakars 11, jā, bišķi dažas minūtes pāri 11. Kaut kā tā. 11:30 naktī. Es jau salicis visus trapus, noņēmis ķēdes, pa lielam no rīta tikai nobrauc, uzdzen citu kombaini, saķēdējos, pieāķējos un var mizot tālāk. Darba diena gara, bet labs darbs, kas izdarīts. Labrīt, ir trešdienas rīts, un esam nokrāmējuši jau stokarā kombainu un braucam pēc nākamā brauksim pie lauksaimnieka. Tur jāsavāc keļas kombains 19 tonīgs, to aizvilksim uz stokaru, un tad jau mums ir
ko, laižam. Uz ielas nokrāvāmies. Kombains atvests. Jāiet meklēt traktorītes, ko kraut virsū. No šī ten ir uz centimetriem sakrauts. Kaut kā tā. Traktorīti esam atveduši. Un re, kur ir atpakaļkrāva. Pus 7 vakarā esam izkrāmējuši diskus no talsiem. Un, nezinu, uz Ventspili it kā jābrauc, bet, pēc laikiem man tā liekas, man tāpat īsti es līdz Ventspilī nedavalku, nezinu. Tā kā labs jautājums. Reku mana piekaba ir attāķēta, un es braucu ar Volvo. Mazs Volvo iekrāvējs. Kaut kā tam. Ir pienācis vakars, ir trešdienas vakars, laikam, ja nemaldos. Esmu Ventspilī, tagad iebraucu pie Ventspils ostas parkingā. Baļķu krāvējs ir uzkrauts, svars viņam ir kaut kāds, laikam, tur šilds, redzēja 38 tonnas ir pats traktors. Tā kā tāda diezgan pasmaga krāva, un uztaisīs pauzīt nakts, un rīt no rīta dragās uz Rīgu. Tā kā kaut kā tā. Tā ar tiem darbiem sokars šodien pārskrājies līgs, lapi muguru. Kā ir tā, kaut kā tā. Nedaudz pagriezieties pa kreisi. Pēc tam. Lielo baļķu traktoru esam izkrāmējuši un braucam virzienā uz Saldu. Pēc naktī būs jābrauc šitiem te latajiem tiem stiklu plastu konstrukcijām atkal. Tā kā gārais vakars kaut kā tā. Tā vai ritinam. Tā mums izstās krava apakšā, sastiprināts akala milzīgajām štropēm, krustām šķērsām un kaut kā tā. Platums man akala šoreiz ir 7,5 metri, šoreiz gan bišķi smagāk, ap 20 tonnām ir krava. Mums visiem gan arī vienādi izņemot Rituram. Rituram paveicās, viņam vēl metra platāk, viņam ir 8,5 metri un ķirbacit, arī labi. Tā kā kaut kā tā mazā platā kraviņa. Laineris. Aģinieki brauc! Labrīt, labrīt! Es domāju, davai smagais laid cauri. Laid cauri, es ar policiju te runāju, laid cauri. Ir 11 vakarā un sāksim tūlīt kustībiņu. Nebļaus manī. Pirmā ekipāža aizgāja. Kā bļaušu? Otrā koļa. Sākam kustēties. Vēl divi žogi. Labā pusī iet. Visi super.
Блин, arī ķirkā paikā. Toļņās paka sekundi pastāv. Bišķi iesprūdām, ritvars no mums ir platākais, 8,5 metri un starp stabiem. Tur uz ceņķikiem lienam. Man jau tā vismaz tādā ziņā fēni, ja ritvaram ir ceņķiki, tad man vismaz ir pusmetrs katrā pusē. Tā kā tā. Laikam viss Liepājas policija savākt. Pusmokais. Veikers. Pēdējie metri, pēdējais asais labais pagrieziens, un tad jau gandrīz esam ostā. Labrīt, ir piekdienas rīts, esmu nokrāvies. Šitās skaistākā kraupa man ir jāvedā uz saldu. Tie palieši tornīši, kas likās apakšā zem tām konstrukcijām. Tad jau izskatās, ka sestdiena arī būs pienākusi un varēs papūsties. Kā tā, davai. Rītaram sakrāmējām metālus. Man ir sakrauts tukšās paletes un močīsim tūlīt uz saldu. Nu, tik 10 km tālāk var būt. Tā kā tā, gaidu savu John Deere traktorīti. Vēl servisā, vēl labo pēdējie sīkumu esot stundiņi. Jāpagaida, tāpēc, ka darbi nējau tik raiti, kā gribētos, bet nu, ko darīt. Dispečerim paziņoju, tagad jādomā, ko darīt. Laikam jau jāaiziet kādu burgerīti jāpaņem, sen neesmu bijis kaut kādu mēnesi, man tā liekas. Nu, es vēlējos padalīties ar dzīves gudrību. Ja tu gribi ēst neveselīgi, tad nestājies tieši tur, kur ir Hesburgers, bet atrod uzkraušanos vietu. Un, ja tev ir kaut kāda neliela aizkavēšanās, tad vienkārši aizčāpo ar kājiņām. Un tad tu esi pelnījis apēst kādu burgerīti, kaut kā tā. Labu apetīti to myself. Mans mazais Džonīts ir izbraucis no servisa, izbrauks vienu mazu testo apli. Un tad arī dzīsim virsū. Nu, mans mazais Džonīts beidzot ir uzkrauts. Jāmočī uz ķekavu. Tā, nu brauktu, beidzot ir atbrīvot. Kaut kādas 3 stundas mēs te uz Liepājas šosejas pavadījām. Bija saskrējies vieglais ar smago. Un brauc tālāk. Kaut kā tā. Ir 9 vakarā. Traktorīts ir atvests. Ķēdes ir noņemts. Nu, jāmēģina piekurbulēt nobraukt. Nu, esam nobraukuši no traileru nost. Esam atbraukuši. Tā, stūri paceļam. Kā es te gaismas slēdzu. Šitā laikam tas ir izslēgts. Laikam tā kā viss. O, signalizācija sāk gaudot. Es jau nelaužos, es jau neko nezvogu, es tikai atvedu. Jācer, ka suns neatskries, pakaļā neiekodīs. Tā, traktis ir nolikts. Un jāsauc ķēdes un jālaižās mājās. Ir piekdienas vakars, Volviķis silst.
Jā, ar to arī šī nedēļa laikam būs noslēgusies. Jālaiž mājās, sestdien, svētdien, cik es sapratu, ir brīva. Nu, gan jau ir brīva. Un šādas tādas lietas pa mājām jāpadara. Skatīsies, cik daudz no saplānotāja sanāks izdarīt. Tad jau jaunadēļ, jau plāni zināmi, brauc uz Kauņu, jākrāj moduļu māju un tālāk uz Paldiskiem, uz Igauniju cauri visai Baltijai, uz kuģi, ar kuģi pāri uz Zviedriju. Tad jau kaut kur uz Zviedriju, ja godīgi neesmu apstījies vēl kur, bet es zinu, ka uz Zviedriju. Ar to arī pietiek. Tā kā, laidīs mājās, atpūtīsies un tā jau skatīsies, ko jaunā nedēļa nesīs kādu piedzīvojumus. Tā kā, davai, turās. Čau, manā sestdienā. Taisam apkopīti. Degvielas filtrs tiek mainīts, gaisa filtrs jau ir samainīts, eļu pēc tam un salona filtrs. Tas ir pats pēdējais, kaut kā tā. Līga kādu komentāru. Priecīgi? Andri. Kas tā notika? Mašīna apmīdzās, tāpēc es mehānisks. Labs vakars. Tas būs 8 vakarā, un šī ir mana sestdiena. Labrīt. Ir pirmdienas rīts, sākās darba nedēļa, un dosimies uz Kauņu. Kauņā jākrāj moduļu māja, kas būs jāved uz Zviedriju. Kaut kā tā pa ceļam Grienstā, lai iebrauksim, sapildīsim pilnas bāgas, saliesim ēdublo. Un tajā brauksim, skatīsies, kā tie darbi iesīt, kad teorētiski vajadzētu būt tā, kā brauc atpakaļ līdz Rīgai, bāzē noliek, var aizbraukt mājās, uztaisīt pauzi nakts un mājās normāli kā cilvēks izguļos, bet, dzīvos redzēs. Davai, laižam. Māja ir sakrauta, Leišu kolēģis tas vēl nav atbraucis krauties. Laikam tajā līdz vakaram būs jāiet pastaigāties pa Kauņu. Čau, ir pirmdienas vakars, tūlīt jau būs 9 stundu pauze, kopš sakrāvāmies un ir 10:07 vakarā. Un varēsim sākt braukt, vai nu mēs šodien līdz Paldiskiem aizbrauksim, nezinu. Cik es sapratu, Leišu kompānijai laikam baigi gribās, lai mēs tik tālu aizbraucam, bet, skatīsies, kā realitātē ies un ja kāds palikt kaut kur, nezinu, pie Ādažiem, galvenais Rīgai tik garām. Gan jau kaut kā tiks galā. Tā kā tā. Davai, mēģinās ripinās tūlīt jau. Un muka pravažiavai. Nes buvo tas, kur prie kabikė, ne? Jo, pažiūrėjau prie kabikė. Turba mėsės, kur maladės dėkai. Daugiausiai nepamės man dabar priekabas, bet ne, kažkaip. Turėtų ten susileist veik iki žemės vienai vietai. Norvegijai tai prastai, kad tiek laikytum. Norvegijai reikia kuo toliau laikyti, nes už posėkį gali pranešti. Ne, Norvegijai, žinai, ir keliai siauresni, taip toliau. No Kauņas mēs esam ārā jau, no Bāņa nogriežušies uz Paņevežas ceļa, un
braucam. Līdz Paldiskiem es jau būšu iemācījies lietuviešu valodu, man tā liekas. Tā kā močajam. Слева, справа отбойники, узковато. Pulkstens pus 12, jā, naktī. Uz robežu nostāvējam pauzīti. Un tagad jau pa Bausku braucam cauri. Hesam ejam pāri. Labrīt, labrīt. Esam sagaidījuši gaismu. Pulkstens ir 6 no rīta. Un palikuši pēdējie kilometri līdz Paldisku ostai. Kaut kā tam. Bišķīt aizrāvām laikam ne uz to ostu Paldiskos. Jā. Bet nu labi, biļets ar mums nav atsūtīts, tā kā zīlējam. Reku mūsu kuģīts. Es te ar braļukām sadraudzējos. Nu labi. Kā aizgrēja otrs negabarīts, ar to mēs kopā vedam moduļu māju. Te vēl priekšā satikām vēl vienu. Kad tam brauksim uz kuģīšu. Gan jau, ka vēl nelaidīs, būsim pēdējie, kas uzbrauks, bet nu vismaz. Ir otrdienas vakars. Citi šoferīši jau visi apbraukuši. Mēs gan jau, ka ar braļukas kolēģi būsim pēdējie, kas uzbrauks. Bet nu neko, vēl jau laiks ir. Nu, beidzot braucam virsū. Tad tak viss ir galīgi dirsā, tad kāpums tāds, ka maz neliekas. Viss ir uzsēdies. Labi, es pa duškas nolaidu, lai nav viņām uz maksimālo jāstāv visu nakti, bet nu visu piekubu uz vēdera guļ. Kaut kā tā, tu jau var piekubu uz maksimālo uzcelt, bet labi, to es vairāk nelaidīšu lejā, tad tur vispār pakaļ pacelsies gaisā. Kolēģim bišķi labāk, bet nu arī jau tas kuģis pirmo reizi šitādu kuģi es redzu, kur iekšā viss tev pa kalniņu uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju, viss tāds nelīdzens. Labi, savāks pekals un jātaisās jāiet uz kajīti. Kaut kā tā. Man pat vesels bars skatītāji bija. Big house! Labrīt, labrīt! Esam izkrāvušies. Nē, bet izkrāvušies. Nobraukuši no kuģi. Zviedru pilots mūs ir sagaidījis un tūlīt ripināsim. Esam uzsākuši kustību. Līdz galam mums ir 118 kilometri. Un pēdējie būs tā jautrākie, kā jau parasti. Tā kā neko, izojam.
reku kolēģis. Посмотри, моя жопа. Mani aizsūtīja tālāk, viņi te ielauz iekšā šaurajā līkumā, man aizsūtīja pa bišķi vieglāku līkumu. Сейчас все идеально, идет, нормально. Reka izskatās ir mūsu nākamā problēma. Tas tā iebrauktu tajā kuģītī, nu izskatās tā, ka fūra tur iet iekšā, bet nu jā, mēs ar saviem 4.30. Tā. Bet nu labi, tā. Gan jau mums laiks izrādās tagad ir dafigā, tāpēc, kad pilots sazinīja celtņu kompāniju un tie pateica, nē, tomorrow morning. Unloadinga tagad 11 no rīta pēc Zviedru laika, nu. Tā būs bišķi pagaidīt. Reku kolēģis uzbrauc uz kuģīti. Kuģītis ir tik liels, ka man ir jāgaida nākamais, ka mēs ap divu tur nemaz nesalienam. Piecas minūtes pagāja un būsim pārpeldējuši pāri. Baigi ātri iet. Vienīgais rekus čērēja, ūdens pūš projām. Pagaidīsim, lai visi vieglie pa maliņām nobrauc nost, un tad jau arī pēdējais varēs braukt nost. Pulkstens ir ap uz 12, un zin kā, mēs jau cītīgi esam nostrādājuši, cik tad vairāk var strādāt. Mēs 9 no kuģa nobraucām, 2 stundas parambājām, pietiek šodienai. Pateica, ka krāns būs tikai rīt no rīta līdz ar to. Tagad mēs sēžam pie šitās te laiviņas piestātnes parkingā un gaidām tad rītdien, visticamāk, kaut kādi tādi plāni. Bāc nepaspēja uzfilmēt. Kaut kāds džeks ap bēmbi vienkārši paņēma un sāk spolēt uz vietas. Nē, jā. Tā, labrīt, ir 4. rīts. Поехал. Ладно, davai. Un Zviedri mūs aizved apstīties, kā tur kas izskatās. Nav diezko spīdoši, bet gan jau. Un jā. Un tad jau dabūs pamocīties bišķi. Kā būs, tā būs. You say fuck, we fucked up. Tātad par šito šauro līkumiņu, viņi tagad vēl to čupu nodzina, nost tā čupa vēl bija šitain te stumdīja, kamēr iestumdīja iekšā. Un tad par šito mazo celiņu fūras platumā, kas ir emocijām zem krāna. Es jau esmu savilcies kopā. Kolēģis tikai tagad brauc iekšā. Jāaiziet, papīri jāparaksta. Что будешь сказать? Es jau esmu izkrāvies, sastūmies, Edvinas palīdzēja iebraukt. Diezgan pašārtā vietiņa ir. Ar garu 26 metru garu sastāvu nav tas vieglākais darbs izdarāms. Labi, ka vismaz šitās plāksnes salikt, pa tām varēja braukt. Jautri, čāpa aiz mašīnu. Braucu es pa galveno autobānu šīs salas. Man tā liekas, vai vienīgais ceļš, negluži vienīgais, bet jā. Diezgan plats priekš smagās mašīnas. Kuģīti sagaidīju,
braucam virsū. Nu, gadās arī pa evakuatoru pastrādāt. Gaisa piepumpējām, mēģināsim uzvilkt. Es jau šitam baigi neticēju, bet man likās, ka nesanāks. Sanāca evakuators. Nu, esam veiksmīgi uzkrāvušies. Pats brīnos, kā tas viss tik veiksmīgi, viegli izdevās. Sākumā bija baigi skeptisks, bet, nu, ķēdes ir salikts, aizmugurē arī. Štrops uzlikām, lai kabīna neatlūst, tā kā, nu, brauks uz ostu un skatīsies. Šitam te nabadziņam motora bloks plīsis. Neiedarbināt neko. Bet, nu, viss veiksmīgi izdevās uzdzīt. Vedīsim uz Mažeiķiem, lai labo. Čau visiem. Dušā jau esmu bijis. Paēdis vakariņas esmu. Pagaidām kā IT1, bet esam trietā. Ar savu lietuviešu draugu es vedu līdz Mažeiķiem un vēl kādam džekam jābūt. Tā kā es pagaidām izbaudu, ka es varu slēgāt televizoru un skatīties, ko es gribu. Kaut kā tā. Čau! Ir lielā piekdiena, ir sarkanais datums svētdiena. Ieplādām Latvijā, Ventspilī. Un šodien jāizbrauc vēl līdz Mažeiķiem. Mažeiķos jānokrāmē tās aplīsusies Skānija. Un tad jau es pieļauju, ka tukšā visticamāk uz Rīgu, ja nu gadījumā vēl kaut kādu krovu mistisko neatradīs, bet, nu, švakus šaubos. Bet, nu, dzīvos redzēs kaut kā tā. Esam ieradušies Mažeiķos. Skāns viss vienā gabalā, izņemot sāna spoileri. Tas izdomāja kādā pieturā pa ceļam izkāpt. Pats uz savu galvu. Bet, nu, kā ir tā ir. Reka atbrauc servisa evakuators. No piekabas es varu iet spēku virs sacensībās, bet es bišķi nočītoju piekabēju pa duškas pacēlu augšā. Bet reku, nu, Volviķis ir spēcīgs aparāts. Ui! Tur kaut kas nebija kā vajag. Sāķējies es esmu. Runas ir veiksmīgi ievilkt servisā savu Skāni. Jāripo mājās. Nu, ko esam atpakaļ Latvijā? Bijām 10 km uz vienu galu aizbraukuši. Mašīnu izkrāmējām Skānī, to saplīsušo servisā, un tagad jau atpakaļ Latvijā. Tagad līdz bāzē, šādi tāda sīkuma laikam būs bišķi jāpiečibina, un tā jau brīvdienas līdz pirmdienai. Pirmdien močīs gan jau ka tālāk. Reku nabaks laikam tā kārtīgi bija atvilcis. Numurzīmes turētājs, akam tagad viegli. Nu, un tad ir tāds lieldienu rotājums. Labs. Nu, piekabē ir kolhoz duša, paplašinājuma zīmes ir apzīmēts. Rekur ir mana krava pirmdienai. Uz Somiju 4 konteineri. Un tā jau 2 dienas tagad varēs atpūsties kaut kā tā. Jāliež mājās.
Es oligarhs mašīnas mainu biežāk nekā zeķis, laikam toču. Šodien Volviķi. Reku golfiņš. Un reku golfiņam kraviņa. Čau, manā sestdienā. Pašu mazāko kociņu atcerējos kaut ko darēt arī uzfilmēt, lai jums būtu ko redzēt, kā es pavadu savas brīvdienas. Tā kā kaut kā. Lielais kārklis, tas jau ir nogāzts, tas bija uz 8 metriem, tā kā nogāzts, tad arī sazāģēja visu, un tad es sāku domāt, varētu taču uzfilmēt kaut ko. Piekabīt jau es piekrāmējis pilnu, tur jau maltiņa aizies, un šitam vēl atliek sazāģēt, un tajos es diena arī būs beigusies. Tā kā, paldies, priecīgs jums lieldienas, un tā jau tiekamies uz ceļiem vai nākamajos video. Dāj, čau!